Kāpēc ir vīrieši, kuri ļoti, ļoti ienīst sievietes un par to publiski skaļi runā vai raksta? Kāds tam ir iemesls? Protams, sievietes ir dažādas, tieši tāpat kā vīrieši arī ir ļoti dažādi. Vai tāpēc būtu publiski jālamājas, jāapsaukā, jāraksta vai jārunā rupjības? Nu taču nē, bet daudz vīrieši tā dara. Apzināti, mērķtiecīgi un tā, lai visi to dzird, lai visi to zina. Kāpēc? Tam ir savs izskaidrojums. Protams, tas neattaisno šādu rīcību, taču šādām emocijām ir karmisks iemesls. Ņemot vērā pārspīlētās emocijas, kuras reizēm vīrietis nevar paturēt sevī, visticamāk viņam tas ir viens no karmiskajiem, liktenīgajiem uzdevumiem, kas būtu jāatrisina un jāatstrādā tieši karmiski, jo cita varianta nav. Ja tas netiek izdarīts, kas notiek? Viss paliek pa vecam, tikai pasliktinās. Vīrieša destruktīvās pārliecības nemainās, jo zemapziņas līmenī viņš turpina piesaukt tieši tādas sievietes, par kuru uzvedību viņš skaļi runā, jūtas aizkaitināts, šokēts un dusmīgs. Kāpēc tā notiek? Katrs cilvēks dzīvo pēc savām pārliecībām. Tas nozīmē, ja cilvēks par kaut ko ir pārliecināts, viņš zemapziņas līmenī meklēs tam apstiprinājumu un, protams, atradīs, jo viņš to meklēs, viņš gribēs to atrast. Un tā pie vīrieša atnāk tieši tādas sievietes, par kurām viņš klaigā, kuras apsaukā, kuras tiešām grib tikai viņa naudu un grib viņu izmantot, jo viņam ir tāda pārliecība, ka visas sievietes ir tādas. Taču tas nav attaisnojums rupjībai, jo katrs pats ir atbildīgs par to, kādus cilvēkus viņš piesauc savā dzīvē. Tātad, ja vīrietis tiešām grib satikt savu īsto, labo, mīlošo, un tādu ir ļoti daudz, viņam ir jāmainās pašam. Vienīgais veids, kā to var izdarīt, sākt darbu ar karmu un veikt karmas atstrādāšanu. Tad arī būs izmaiņas. Un vēl ko piebildīšu. Es nerunāju muļķības. Tāda ir mana 30 gadus ilgā darba pieredze strādājot šajā jomā, gan strādājot gan ar sievietēm, gan ar vīriešiem. Un šāda problēma ir arī no otras puses. Ir arī sievietes, kas uzvedas tieši tāpat kā vīrieši. Tātad visam pamatā ir karmiskas mācības, kuras būtu jāsaprot un jāatstrādā karmiski. Tad viss būs kārtībā.